Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu, šo augsto rītiņu no Mārtiņa rītiņa. Lieldienas, rītā ir lieldienas. Svētku diena, ko mēs esam gaidījuši, jo tas arī mums ir pavasars. Kad saule spīd, narcis, tulpes nāk ārā. Bet kas simbolizē mums lieldienas? Tas galvenais ir tā ola. Mēs visi pasaulē ēdam tās lieldienu olas. Kristiešiem tā ola simbolizē dzīvība. Ola ir tas akmenis, kas Jēzum bija nolīdz tā ala priekšā, kur viņš tika apēdīts. No tās olas ir dzīvība, jo izlido putns. Ja zaļās ceturtdienas naktīs salst, sals vēl 40 naktis. Lai arī kā tur būtu ar tautas ticējumiem, šīs diemžēl var izrādīties patiesas. Tomēr, neļaujot ziemai bojāt lieldienu svētku noskaņu, dosimies uz Smiltenes pusi un apraudzīsim, kā sniegotajā Latvijā klājas kādam eksotiskam spārnainam dienvidniekam. Bet Vincenta virtuvē pievērsīsimies šo svētku galvenajam produktam – olai. Augsti šūpoties, zemi krist, tikai olas nesasist. Tā ir lieldienas tradicija. Un kāpēc mēs šūpojamies lieldienās? Mēs gatavojamies, lai tie odi un dundur mūs par vasaru nesakoša. Ir tradicija, kad pēc šūpošanām tie šūpoli ir jāsadedzina, lai tās raganas nenāk šūpoties. Bet es domāju, ka Brīvdabas muzeja direktori nebūs pārāk priecīgi par šo. Iesim pakaļ olām. Es atbraucu uz Latviju 21 gadu atpakaļ. Vienīgais strauss, kas bija Latvijā, bija Zūdārsā. Tāda nebija tāda saimniecības, kā šodien ir. Ļoti daudz strausu farmas ir. Pasaki, kā tu iesāki ar strausiem un kāpēc? Kāpēc? Nezinu, mums tas sanāca šajā mājā tā tīri spontāni. Mēs aizbraucām uz vienu tādu mazu saimniecību. Tur mēs ieraudzījām viņus maziņus, kā cālīšus, un var teikt, mēs iemīlējāmies viņos no pirmā acu skatiena. Viņi ir eleganti skaisti. Šis te šķirne, viņi nāk no Dienvidāfrikas. Bet no Āfrikai karsts, Latvijā ir augsts, bet viņi te tomēr var izdzīvot. Es teiktu tā, ka strausu varētu dēvēt par Latvijas nacionālo putnu. Viņi guļ ārā pat -33 grādos, un tās nav priekš viņiem pilnīgi nekādas problēmas. Nav problēmas. Nav problēmas. Bet šis nav tas pareizais laiks priekš tām olām, vai ne? Jā, diemžēl ir par augstu, jo šodien no rīta mums bija -22 grādi. Nu, jāgaida siltāks laiks. Cerams jau, ka mums sanāks viss. Viņš ir ātrākais putns, skrējējs, vai ne? Jā, viņš ātrums sasniedz līdz 60 km/h. 65 arī, vai ne? Nu, mēs mērījuši, neesam skrējuši. Viņš saka, te vairāk, viņš saka vēl vairāk. Viņš ir ļoti zinkārīgas arī. Jā, protams, viņiem interesē sevišķi, ja ir sudrabs vai zelts. Viņi cenšas pat, ka mums bijis ekskursantiem, ka nozog pat auskaru no auss. Jā. Ja viņi skrien 65 km/h, kā tu viņus var noķert? Mēs jau viņus neķeram, mēs viņus vairāk mānam. Viens nodarbojas ar mānīšanu, otrs tikmēr skrien pēc olām, lai varam paspēt. Kā mēs ģimenē smejamies, kurš ir nogrēkojies, tam jāiet pakaļ olai. Tagad tās olas viņi sāk diet kādā vecumā? Nu, principā māte sāk diet vairāk jau gan no 3 gadu vecuma Latvijā, jo tomēr Latvijā tas klimats nedaudz atšķirās no Āfrikas. Nu, jaunās mātes izdēja gadā līdz 10 olām. Nu, vecākās jau, protams, vairāk pat līdz 70 olām gadā. Gadā tas ir.
Tas ir apbrīnojams. Jā. Jā, protams. Un viņas arī ilgi dzīvo, vai ne? Viņi dzīvo līdz 70 gadu vecumam un sasniedz svaru no 100 līdz 120 kg. Tad tas viņam līdzīgs ar papagaiļiem, jo papagaiļi arī apmēram līdz 70 gadiem var nodzīvot. Viņam zobi nav, tad nav jābaidās no viņiem, vai ne? Nē. Viņi tikai knābi. Viņi diezgan stipri. Viss ir tā kā manas sekretārs. Viņš tāpat tās kņāb. Kaut kas ļoti līdzīgs ir. Tagad, tev ir ļoti interesanti. Tev ir kazalēni šeit, un tev viens interesants sugas ir vecākā suga no Francijas. Soja aitas. Soja aita. Tev arī brieži ir. Jā. Un kā mēs iepazinamies, ir caur tām fazāniem. Un fazānu olas tev ir. Protams, mūsu lepnums, ko mēs visvairāk esam centušies, tie ir tie fazāni. Jā, mēs gribētu to pasākumu Latvijā ļoti attīstīt. Nu, redz, kā sanāks. Mēs vēlāk aprunāsimies. Jā. Strauss izskatās, ka ļoti mīļš, draudzīgs putns, bet viņš arī var būt ļoti bīstams, jo viņš tev var riktīgi iespēt, vai ne? Jā, nu, diemžēl, vai cik kā dīvaini izskatās augumā, viņš ir ļoti liels, bet smadzenes viņam ir, diemžēl, zirņa lielumā. Tātad viņš ir diezgan neprognozējams putnis. Nu, neiesaku nevienam bez saimnieka klātbūtnes iet pie viņa klāt, jo arī mēs nevaram garantēt par cilvēku drošību. Ir Ziemassvētku brīnumi. Es ceru, ka arī būs lieldienu brīnumi, kad mēs varbūt kādu strausoli atradīsim. Tātad, paldies tev! Bija prieks ciemoties pie tevis un ejam meklēt olu! Esmu apakaļ Vincenta virtuvē. Diemžēl gandrīz ar tukšām rokām. Ir par augstu. Latvijā ir par augstu. Un pārsvarā pa visu Eiropu ir ļoti augsts. Tad olas nav dietas. Bet pa ceļam, vienā veikalā es apstājos un redzu, kur tur bija strausu olas. Ir interesanti. Viena strausu ola ir līdzīgi šitai paleta ar olām. Arī zināms ir fakts, kad es jums minēju, ka lielākā pasaules ola ir bijusi dinosauru ola, nu strauss ir radnieks no tā dinosaura, jo viņam ādi ir tikpat līdzīga. Perēt šo te olu strauss paiet 42 dienas. Viss tai 21 dienas. Tātad ķersimies klāt pie strausu olām un ko mēs ar viņiem varam darīt. Strausu olu es nekad neesmu krāsojis, visas olas katru gadu. Tātad mēs zinām, tradicionāli Latvijā mēs krāsojam ar sīpolu mizām. Mēs esam taupījuši jau sīpolu mizas no gada sākuma. Bet mēs jau zinām, kā viņas tīt. Mēs varam tīt viņas marlī, jeb, ko man te iemācīja, zeķu biksēs. Ļoti labi. Ir sevišķi priekš strausu olas. Tagad to mēs visi zinām, kā mēs vāram. Tagad paņemam lielo katlu. Un te jau man viena ir vārījusies, viņa ir atdzisusi. Un skatīsimies, kas no viņa ir iznācis. Šīs olas krāsošana neko neatšķiras no vistu un zos olām. Jau ierastās sīpolu un augšņu mizas, lapas un zariņus var papildināt ar eksotiskākām krāsvielām, piemēram, safrānu un salviju. Viņi izskatās man gandrīz kā Fabergé ola. Tad patīkam raiba ar saules stariem. Šīs olas ir vārīts pusotru stundu. Tas ir priekš cietas. Priekš mīgs vārīts 1 stundu. Tā iekšpuse, tā tekstura ir ļoti savādāk nekā ir visa sola. Bet, kā tur tikt klāt, mēs aizsāksim ar vienu tradiciju, kas katru lieldienās es katreiz arī gaidu ar lielāko prieku, ir olu cīņas. Un te man vajag 2 varoņus. Ivan, Nasi! Un es būšu tiesnesis, tātad, džentlmeni, kungi, jā.
ar godu, nešmaucaties, neliekat to īkšķi, jā, nesitat, jā. Ai. Čempions, sorry, Nasi. Man bija mazāk ola. Tagad šo olu mēs mizosim, es taisīšu recepti ar viņu, un šo mēs izdarīsim kaut ko brīnumainu arī. Nekas neiestebo, ja? Tā arī ļoti skaisti. Tagad viņi jutās tā kā želijas man rokā, pavisam cita sajūta nekā parastā vistas ola. Tad, ko mēs darām ar šo te brīnumu? Mēs varam darīt to pašu, ko darām ar visām parastām vārītām olām. Es viņu tagad griezīšu uz pusi, es gribu redzēt, kā viņš izskatās. Ar nāzi labāk nē, es te ar sieras drāti viņu griezīšu uz pusēm. Wow, kur eleganti! Nu tāpēc mums ir tā saule. Šī ir saule. Pagriez šāda ola, mums uzreiz uzsvīdēs saule. Viena puse strausa ola, 565 gramu. Tas ir pār pa kilogramu, un tas ir bez čaulas. Un viena puse vistas ola, 26 gramu. Nu, izreikiniet paši. Tagad es taisīšu kaut ko līdzīgi velnu olām. Pildīs olas, bet es taisīšu viņu savādāk. Tagad šo te baltumu es viņu griezīšu kubos. Viņš ļoti labi, ja jūs taisāt rosolu, var izmantot viņu pat rosolā. Un tādos glītos kubos sagriežam. To dzeltenumu mēs ņemam ārā. Un mēs liksim viņu cauri sietu. Tā ir saule. Redz, kur mēs redzam sauli. Un ir ieteicams to olu spiest caur sietu, kam nav metāls. Voilà. Dzeltenums ir spiest. Pieliekam klāt kādu labu 2 teikrots sinepes, taču jūras sāli, melnos pipers un lauku krējumu. Taču pagaršojiet. Perfekto. Te man ir 2 grauziņi mūsu paši ceptā skāba maize. Un konditors maisā saliekam to olas dzeltenumu. Varētu, es jau pildīju to baltumu, bet to jau mēs visi zinām. Es gribu kaut ko bišķi savādāk. Un te pa vidu. Pa virsu pārliksim anšovu. Tas, man liekas, ir mans mīļākais, kas iet ar olu, ir anšovu. Un liekam te krustam, šķersam pāri. Voilà. Un liekam to baltumu te blakām. Un ar lociņiem pāri un nobeigsim ar ziņu dzinumiem. Voilà! Tā ir tikai viena ideja, ko mēs varam izdarīt ar šo te lielo strausu olu. Es nevaru iedomāties, kas varētu būt interesantāks par šo. Jumbo,